Sveiciens! Kafija ar Baibu. Tie, kas burtiski bija šeit klātesoši. Kur nu vēl labāka ilustrācija šīs dienas tēmai? Jeb retrogrādi, labi vai slikti. Tikko notika, reālais pasākums. Kāpēc tā notika? To es tūlīt pastāstīšu, padalīšos jūs arī. Tātad sveiciens visiem, jebkurā tagadnes brīdī. Tie, kas skatās tiešraidē, tikko izdarījām to pasākumu, lai nebūtu pārāk garš ievads jāgaida, kad sākās. Es biju aizmirsusi piespraust mikrofonu. Es biju piespraudusi to vienu tā kā nesēju, kur ierīcei telefonam viedtālrunim dod impulsu, kas ir savienots ar mikrofonu, bet pati sev mikrofonu nebija ieslēgusi. Cerams, ka tagad viss ir ok. Tātad 17. marts, pirmdienās no janvāra atkal bija atsākušās kafijas ar Baibu. Šī man ir nodomāta kā šajā te blokā pēdējā tiešraide šādā veidā. Bet darbs turpināsies un vēl jaudīgāk un vēl fokusētāk un vēl foršāk. Par to pastāstīšu vēlāk. Tātad izvēlējos atbilstošu nosaukumu tam, kas notiek konkrēti arī šobrīd, 2025. gada marts. Vēlreiz atgādinu, ka YouTube'ā, uz kurieni es arī uzreiz pēc šīm tiešraidēm, kad ir iespēja, pievienoju šos te video, un tur ir atsevišķs saraksts Kafija ar Baibu. Tur ir daudzi. Varētu būt, ka visi, kas ir bijuši, varbūt arī ne visi. Bet tur ir daudz. Un arī šo video varēsiet skatīties tur, jo Facebooks pēc 3. jūnija vai 3. jūlija man visu laiku jūg. Tiešraides video un vispār visus video dzēsīšu. Tā atsūtīja paziņojumus. Labi. Tātad. Tieši šobrīd, kas notiek debesīs, Es sagaidīšu, kad es redzu, ka kāds ir ienācis tiešraidē, kuram var uzdot jautājumu arī tā, un, jautājums būs arī tiem, kas skatās ierakstā. Kā jūs jūtaties par šo tēmu? Es fokusēšu, jautājums izskanēs, ja tā ir tā mūsu sasaukšanās nedaudz vēlāk. Es skatos, pa kādam pievienojas, tūliņ uzdošu jautājumu, kas vēl pievienosies. Jā, pievienojieties. Mēs varam sākt sasaukšanos pār tēmu retrogrāds, kā jūtat. Tie, kas tikko bija, noteikti piefiksēja, ka man nebija. Kaut kas bija aizmirsies no tehniskām lietām, Tā kā es te viena pati visu daru. Sveicienu, Rudīt. Tātad mums šobrīd ir divas tādas ļoti tur ārā enerģijas, jeb planētas, jeb jeb to vairāk to ne, kā gaismas būdnes, kā Venēra, un tas, lai paliek kaut kādām tādām citādām daudz nopietnākām, šī arī nopietna saruna, bet tādām dziļākām un tādām vairāk tādām ezotērām lietām par to, kas ir Venēra, kā zinat, kā no turienes nāk daudz skolotāji, garīgie, lielie, tā, atsevišķi tēma, bet teiksim tā, to, ko mēs saucam par planētām, šodien ir kārtīgā retrogrādā. Noteikti sajūtāt tieši to, kad Merkūrijs iegāja. Piektdien tas bija vai sestdien tas bija apmēram tanī laikā, Venēra jau kaut kādu laiciņu ir retrogrāda. Tā ir, kas tas īsti ir? Tā ļoti vienkāršota, tā ir optiskā ilūzija, ko mēs redzam. Tad viss kā tur griežās, virpuļo, kā jau jūs zinat, viss mūsu esībā virpuļo. Mūsu roka arī tikai izskatās, ka tā ir mūsu roka. Patiesībā tās ir miljoniem, triljardiem šūnas, kas vibrē specifiskā ātrumā, frekvencē un rada tādu
pasākumu kā roka, ja? Tāpēc viss ir lielā ilūzija. Un arī planētas griežās iet tādu ceļu, un tad vienā brīdī, kad tur saule, kad tur zeme, kad tur kas tā sastājās, kad izskatās, ka iet atpakaļgaitā. Viņām ir, teiksim, konkrēti Merkūra, ir tā dēvētā ēnas fāze, ir kaut kādi konkrētie datumi, nepaskatījos precīzi, jo es tā kā bitīti visu, ja, lai atnāktu. Tas ir viens iemesls, ja, kamdēļ es arī teicu, ja, ka šajā blokā ir pēdējā tiešraide šādā veidā. Ja, būs vēlāk viss kaut kas cits. Turpināsies darbs fokusētāks, ja, bet šādā veidā, jo vienkārši to visu, tas ir, neteiksim, nereāli, jo es to esmu paveikusi, bet, diezgan grūti to visu menedžēt, jo liela enerģija aiziet. Tātad nepierakstīju konkrētos datumus, kad iziet Venēra, kad iziet Merkūrs ārā, bet es jums varu iedot tādu kārtīgo datumu, kad beigsies visi šitie retrogrādi, kas ir šobrīd aprīļa beigas, pēc 20 datumiem. Kā tas ir? Venēra jau kaut kādas pāris nedēļas ir saucamajā atpakaļejošajā kustībā, ja? Kā es minēju, tad optiskā ilūzija. Un Merkūrs burtiski tagad iegāja tanī, ko sauc tās 3 nedēļas. Viņš 3 reizes gadā iet retrogrādu. Venēra retāk. Un konkrēti, ja runā par Merkūru, jo ar Merkūriju mēs biežāk saskaramies, ir tā, ka ir tās dēvētās ēnas fāzes tam 3 nedēļām. Pirms tam un pēc tam, noteikti kāds 2 nedēļas pirms tam jau jūt un pēc tam jūt. Ko tas nozīmē? Ka viss tā kā man te sākās, jā. Aizmirsu mikrofonu, jā. Nē, labi, visādi gadās. Tūliņ izrunāsim. Jūs man vispirms atbildiet, lūdzu, atkal mūsu mīļajā skalā no 0 līdz 10, tātad 10 ļoti spēcīgi izjūtat. 0, ne viss iet gludi, nejūt nekādu atšķirību pēdējo nedēļu laikā. Tas tā varētu būt. Varbūt pēdējās dienās, jo īpašāk ir. Par tēmu viss ir lēnāk. Viss tā kā bremzē. Tieši par šo enerģiju. Tādu, kad tur ir specifiskāks vēl vispār lietas, ja es izstāstīšu, kurš šobrīd šitie 2 lielie ir retrogrādi. Sāku ar Merkūru, kas tas jaunākais arī ar to arī turpinu vispirms. Tātad Merkūrijs, viņa enerģija ir saistīta ar mūsu loģisko domāšanu, jeb kreiso smadzeņu puslodi, un ļoti spēcīgi ietekmē mūsos tieši šo te. Reku raksta 8 jūt, ka bremzē, jā, labvakar, kas sasveicinās, paldies, jā, 8. Kas jūt, man bija vispār ļoti interesanta diena, bet es neesmu īsti pārliecināta, vai tas ir saistīts ar šito Merkūru pasākumu, kas piekdien stāvēja. Ja domājieties, viņš grasās iet atpakaļ, un viņš aiziet šitien, un viņš stāv uz vietas, un angliski to sauc station retrograde vai station direkt apstājās pirms pagrieziena, un tas ir visgrūtākais, tāds tā kā vispār. Es nezinu, vai tas ir saistīts ar šo, bet sestdien man bija tāda sajūta, es izgāju 2 publiskās vietās, tādās ģenerālās, un tad vēl dažās. Un es aizgāju uz Kultas tirdziņu, no turienes, kur jūs arī dzirdējāt stāstu, 97, ja precīzāk, 3 centu. Stāstu vareno, un man bija tāda sajūta, ka es nesaprotu, kur es atrodos, ka tā ir vispār kaut kāda cita realitāte. Arī varat uzrakstīt, tagad pielieciet, ja šitie pirmie cipariņi gāja par to, ko mēs sarunājām, bet tad pieliksim atkal B variantu, pielieciet, vai arī jūs jutāt šitanīs dienās, ka tāds tā kā pilnīgi. Es tur biju pirms tam uzrakstījis, ka realitātes sadalās. Viņas sadalās, to es pastāstīšu tā oficiāli 21. martā, daudz avotu to dēvē, to datumu. Vai arī jūs sajūtāt, kāds varbūt vakar, kāds varbūt aizvakar?
svētdiena, sestdiena tā, kad ir pilnīgi kaut kāda, jūs esat vienā realitātē un apkārt ir cita tāda. Un to varētu saukt arī, ja tik ļoti, tā neiedziļās, varētu teikt arī tāds dezorientēts. Var sakot, pielieciet B, un tad atkal pielieciet 10, tad ir galīgi viss, tā kā man bija tāds 9-nieks, teiksim 8-nieks kārtīgs, es biju tanī, un tad es aizbraucu uz Rīgu, un es arī nesapratu un jūtu, cik ļoti dažādas divas pasaules, jā, pielieciet, ja arī jūs izjutāt ļoti, tad to augstāko, un ja pilnīgi nemaz, uz 0 pusi. Var sakot, retrogrādie, kādreiz bieži vien tur baidēja, neslēdziet jaunus līgumus, nedibiniet attiecības jaunas. Mēs kā vienmēr iesim šajā vietnē, viss iet par to, ka mēs esam lielajā iniciācijā, jeb mācīšanās pasākumā, jeb sevis iepazīšanas pasākumā. Retrogrādie ir brīnišķīgs dziedniecisks laiks pār lietu pārskatīšanu, angliski re ir vairāk, jā, revers, jā, pārtaisīt kaut ko, jā, pārskatīt. Tas Merkūrs, kas iet šobrīd, viņš ir, cik nepaskatījos, kurā zīmē. Ir arī ļoti no svara, kurās zīmēs tas ir. Venēra iegāja, zivīs, man liekas. Es ielikšu pēc tam vēlāk, pārbaudīšu. Es skraidīju kā bitīt, nepaskatījos, jo viņš iet uz priekšu un atpakaļ, kur viņš konkrēti ir vai no zivīs vai no aunā. Viņš ies un Venēra bija jaunā un arī laikam es iedošu tos precīzos, arī tas ir no svara. Bet katrā ziņā mums piedāvā par šīm tēmām tos, ko planētā, jeb enerģija reprezentē, pārskatīt. Tātad, protams, tas viss ir katram individuāli. Vēl ir tāda viena lieta. Tas ir no manas personīgās pieredzes, tur, kur es kādam kādreiz palīdzu, man patīk, ja, ļoti mīļais instruments pielietot klientiem vai tādiem ilgstošiem audzēkņiem vienkārši tāpat. Mēs kādreiz skatos un interesanti no kaut kādas citas puses palīdz izprast viņu ceļu, kad viņi man uztic viņu astroloģiskās kartes. Un pēc manām tādām novērojumiem, tie, kuri ir piedzimuši jau ar retrogrādu kaut kādu planētu, viņiem tas ir vieglāk un viņiem foršāk tas paveicās. Tas ir, es domāju, pilnīgi normāli. Tas ir viņiem tāds saprotams tāds pārskatīšanas pasākums. Šobrīd, jā, tas ir, protams, atkarīgs, kuram kurā vietā ir. Man, piemēram, ļoti forši patīk, kad es zinu, kur man ir, jā, tādā ziņā, kad man tas astroloģisks skotājs vienmēr arī saka, jums pašiem ir, jā, tas ir jums vajadzīgs, lai jūs paši sevi pētītu un pašiem priekš sevis šīs zināšanas. Un man palīdz labāk izprast. Un, protams, piemēram, ja būs cilvēkam, tur pirmā mājā, jā, kas ir es sajūta, kas es tāds esmu, viņam ies atpakaļ un, kā piemēru es dodu, jā, piedāvās pārskatīt, ko tu par sevi domā, kādi ir tavi uzskati par sevi, piemēram, tāds vienkārši, jā, vai ja būs, piemēram, tas pats Merkurs, piemēram, kaut kādā tur, nezinu, 4. mājā, jā, kas ir māja, 4. māja, 4. dzīves sfēra ir tava dzimta, tava dzīves vieta, jā, tur varbūt vai kaut kādas aktīvākas, tur ir miljons variantu, cik mēs katrs esam, jā, dvēseles unikāls, mums katram unikāls pasākums būs, bet tāds vispārējais varētu būt, kad arī kaut kas tur ar mājiniekiem jārisina, kaut kādas Merkūra lietas, varbūt papīri jāpārtaisa, kaut kādi līgumi mājas jāpārslēdz, jā, vai ar radiniekiem jāatrisina kaut kādas. Katrā ziņā tas ir brīnišķīgs laiks, kad pārskatīt jau esošās lietas, tai skaitā arī nebaidīties no jaunām. Labi, uzrakstīs, tu jūti, ka tev ir, piemēram, vilkme,
taisīt kaut kādu projektu. Nu, ļoti labi, nu taisi, seko savai sirds balsī un uztaisi. Kādreiz saku, uztaisīs tanī laikā, un tev pēc tam, pēc laika tu viņu nāksies tur vai anulēt, vai pārskatīt, vai ko. Nu, ir labi, bet tāpēc vienkārši iezombēt. Nu, tā ir smalka lieta. No vienas puses ļoti labi to zināt ir, ja no otras puses labi ir, kas kā man patīk, vai ne? Man patīk, ka es zinu etiķeti, un man patīk etiķeti pārkāpt, ja? Vai, piemēram, Venēra, ja, kas ir mūsu labklājības, mūsu attiecības, labsajūtas precīzāk. Labklājība arī tāda, nu, mazāka nauda. Jupiters ir lielā nauda, Plutons ir vispār liela nauda, Venēra ir tāda, nu tāda, nu, forša nauda. Galvenām lūpkrāsām, ja, un labām kvalitatīvām tējām, arī, ka man te Grieķijas tējas divas sajautas smukā kanniņā, man patīk no smukām kanniņām dzert. Piemēram, kā tas var izpausties? Kāds saka, vot attiecības brūks, bailes vai nē, tur izjuks attiecības, izjuks kaut kādi pasākumi, ja? Iedomājieties, jau kaut kas jau ir bijis būvēts uz šaubīgiem pamatiem, vai, teiksim, izdzīvojis savu laiku, izpildīs visus uzdevumus, kas jāizvēr, vai parādīs īsto seju, nu, ja mēs runājam par attiecībām. Un tagad nāk Venēra retrogrāda, un viņa jāiet atpakaļ un paskatās. Es kaut kādā vienā mūsu tiešraidē pirms nedēļām 2 vai 3 un teicu, nu, skatīsies apakaļ, vai viss ir izdarīts. Un jūt, ka nē, ka šitā vairs nevar. Tas ir brīnišķīgs posms, kā izbeigt to, kas vairs tiešām nav vajadzīgs. Vēl retrogrādie šīs te enerģijas, kas viņas atnāk, ja, par tiem vecajiem mīlniekiem, ja, ka visi dzirdējuši, ka vecie mīlnieki nāk, riku B6 raksta Marika, jā, kad arī jutās tāda, paldies, jā, tas B, ja, kurš pievienojas, tagad ir, mēs rakstam, kā mēs jutāmies pirms pāris dienām, nebija tāda tā kā 2 pasauļu sadalīšanās tāda. Ja, piemēram, mums ir bijušas kaut kādas attiecības, un mēs neesam nokārtojuši līdz galam. Kaut kas ir palicis. Jā, šito, man liekas, arī stāstīja, kā piemēram no savas individuālās meitenes klientes. Viņa pat kā viņa man nosaukt, man ceļabiedrs gadiem nāk tāds tā kā mentors, es viņai. Un viņa man dalījās sajūtās par savu pasākumu. Nu, viņai tur ir vienu vīrieti periodiski, ka vēlk apakaļ, tur tādas platoniskas attiecības ļoti īpašas, un viņa teica, viņa bija kārtējo reizi pateikusi, ka viss čau, un tā, un tagad viņa jūt, ka varbūt viņai jāpiezvan, bet viņa sev tur rokas kājas, un es teicu, izdari gan, ja tu jūti, jo tūliņ nāks Venēra retrogrādu un Merkurs būs, jo tik un tā tu to sagribēsi visticamāk darīt, kā dari uzreiz. Īsnībā, kas varbūt arī liecina par to, ko es minēju, to ēnas fāzi, ja jūs tur skatīsieties un iegūglējot vienmēr var atrast tos precīzos datumus, atcerieties, ka viņām, nu tā ir enerģija, viņai nāk šlepe, ja, nu ēna, kā tos sauc. Pilnīgi sadalījušās āja, jā, paldies. Nu man bija tā, es sestdien staigāju, es nesapratu, kur es eju, es pat ar, man bija izdomāts, kad es palieku Rīgā, tur studijā lietas un viss. Es vienkārši apgriezos riņķī, iekāpu mašīnā, es braucu apakaļ uz laukiem, es nesaprotu, kur es atrodos, un pa ceļam vienu draudzeni izķēru, uz vienu lielceļa kafejnīcas pārunājām, un viņi arī saka, nu vienkārši, nu tā, nesaprotu, tagad mēs beidzot redzam to, vai ne? Un tas nav par labi vai slikti. Un tas ir vienkārši divas dažādas. Es atvainojos, es drusciņi iekavās, jā, to, ko es te interaktīvi redzu. Paldies, ka iesaistāties un turpiniet rakstīt. Un arī varat garāk parakstīt kaut kādus arī, nu, kaut kādas atskārsmes, ja ir. Nu, lūk, tā bija tāda ļoti, ļoti dīvaina sajūta. Nu tā. Tātad esiet gatavi, ka šobrīd
jums tiešām var uzpeldēt kaut kādas tādas bijušas lietas, kuras prasās atrisināt. Varat atrast kaut ko, kas ir pazudis, varat atgriezties pie kaut kāda projekta. Kāpēc saka, retrogrādos labi taisīt jau kaut kādus agrāko iesākāt, un tagad atkal uznāk iedvesma, ja, un jūs viņus tagad varat pabeigt. Ja, tas ir pilnīgi normāli. Nu, iedomājieties, Venēra kāda, viņa ir Afrodīte skaistā, viņa iet ar savām plīvojošajām matu cirtām, vējā plīvojošajiem zīda smalkajiem, ar zelta diegiem izšūtajiem tērpiem, un pieskarās visam tam, ja, kas ir kaut kad bijis, iet atpakaļ gaitā. Šis tāds tēlains apraksts, Grieķijas iedvesmots, pa Grieķiju drusciņ vēlāk pastāstīšu. Afrodīte, jā, Venēra, grieķu. Nu, lūk, un varbūt jūs jutīsiet, jā, ka kāds jums tur grib parādu sadot vai pašiem jādod par to parādu atdošanu. Kā es tur minēju, tad blogā pagājušajā nedēļas beigās es ieliku, jā, viens uz otru viss uzklājās un tagad ir super intensīvi. Šitas viss pasākums plus vēl notiek tā dēvētajā aptumsumu koridora laikā. Kas ir aptumsumi? Tas arī ir drusciņ no citas paradigmas, jā, kā kādreiz tur, biedē, nē, jārā, nedari to, nedari šito. Tas ir tādā, kā lai saka, protams, ar bijību, jā, bet tādā, kas ir bailes? Ja bailes ir vecā paradigma, uz ko mēs nevaram iet tālāk, bet senie lielie jogi īstie, patiesie, viņi mācīja un teica, viņi tik to vien gaidīja, aptumsuma laiks būs, tik kā reiz var darīt prakses tādas, ka tu vari milzīgi izrāvienu panākt, ko citos brīžos nebūtu tik vienkārši darīt, un viņš ir ar ietekmi milzīgu uz vairākiem gadiem. Kāds saka 9, kāds saka 18, varam teikt arī uz visu dzīvi, un ļoti uzmanīgam jābūt šobrīd. Jā, tas par to. Tā kā nekādā gadījumā, kā arī kādreiz saka, braucieni, ja neplānojiet braucienus, aizkavēšanās. No vienas puses tas ir saistīts ar to, kā es minēju, Merkūrs. Viņš ietekmē labo kreiso smadzeņu puslodi, jā, jeb loģisko, un varbūt tā, jā, ka tie paši braucēji, viņi, nesaprot zemāk tā reakcija, jā, vai tās lidošanas, kavēšanās, kaut kādā dīvainā veidā vienmēr ir, ka neatkarīgi no cilvēciskā faktora, vienmēr arī tehnika bremzē. Tanī laikā tas arī tā var būt mistiski. Ziniet kā, un tā nevajag baidīties, tas ir retrogrāds, tas ir kārtējais kaut kāds evolūcijas solis, tikai viņš mums labāk, kā jau es saku, jā, es nevis zombējos un astroloģiju tā, bet viņi man palīdz tā kā laikapstākļi, palīdz labāk izprast sevi un pasauli, kas apkārt notiek. Piemēram, mēs varam rēķināties ar to, ka cilvēki kavēs tanī laikā. Mēs varam rēķināties ar to, ja kāpēc saka, līgums nav labi slēgt. Rēķinieties ar to, ka cilvēkam domas mainīsies. Viņš, iedomājies, ies tas retrogrāds, tagad atkal taisni, kad viņš ies un viņš, viņam šitas kāpēc, piemēram, saka nepirkt lietas, jā, tagad ir 2, jā, es vēlreiz atgādinu. Lielās tās planētas, kas mūs ietekmē, viņas ir mazās, gan viņas saucās sociālās, bet viņas mūs ļoti daudz ietekmē, jo viņas, dēvē par personiskajām. Venēra vienkārši tā, tu aizies, es īstenībā tad sestdienā, es jums teikšu, man ir vājība uz dažādām smaržām. Ne vājība, man patīk. Man patīk, tie, kas nāk uz nodarbībām, zina, ka vienmēr arī var dabūt
sev tur ir sakrālie īpašie maisījumi, un visi zina, meitenes, kas ir bijušas vienmēr, vai no auras spreja, vai no speciālās eļas, no klosteriem, vai manu draugu, tā kā Nikos Niotis taisa, tur tos īpašos unikālus, pat katram piemeklē pēc datuma auras sprejas Grieķijā. Meitenes, kas bija pagājuši gadu pasūtīja sev arī, un tur savas dāvaniņām tā. Un var sakot, un nesenī sestdienā no tā pasākuma es biju uzaicināta uz vienu tā kā galerijas atklāšanu, kur arī bija 3 cilvēki, un pēc tam vēl 3, un tur, labi, kā saka, neskatīsimies dāvinātam zirgam zobos, jo galu galā es arī dažādas pozitīvas lietas, tur es satiku labu foršu draugu kungu, tādu džentlmeni producentu, savu senu draugu, kas man arī uzaicināja tur, un esam strādājuši kopā. Man bija prieks, ka es viņu satiku, un es iegāju tādā pilnīgā apmātībā, tur ir viens tāds, es nereklamēšu te, galā par to man būtu jāsaņem. īpaši kaut kādas lietas, to var darīt, to mēs varam nokārtot. Es ar lielāko prieku pastāstīšu, kas jums ir veikaliņā vai mājās vai atvilknē forši. Bet, jā, tādā ziņā es neteikšu, kas tas ir tāds pa veikalu, bet iegāju vienā foršā smaržu veikalā un nopirku, tur bija tik daudz. Un tāda, un šitāda, un vēl kaut kādu, man jau viņas tāpat jau ir. Un es tur nopirku vienu smaržu, nedārgu tādu, tādu arī tilpumu, tādu normālu. Un es tagad iztaucu, un es domāju, tas pilnīgi galīgi nav mans, ko es viņu pirku. Tas ir, ja, ka tu esi tā kā, tur bija 2, es izskaidrošu šitādi, tur bija 2 retrogrādi jau uzreiz, tur bija Merkūrs, kas ir pa domāšanu loģisko tā, jā, un, kad nevar īsti saprast, un tur bija, Venēra par smalkuma lietām uzreiz, kas nostrādāja, ka man īsti nepatīk, bet, es tanī pat laikā atradu, kā viņu visādi citādi pielietot, un izmantoju vienu metodi, ko es te kaut kur ieraudzīju, kur es te biju redzējusi, vai kaut kāds video rulīts, vai kas, kur smaržas samiksē kopā. Un tad tā, neko, tad es galā sev pateicu, ko es zinu. Ja viņa tāda pavasarīga un tāda, ne mana noderēs. Vienkārši esiet gatavi tam un pārāk necepieties un nepārdzīvojiet, ja tas, ko jūs būsiet retrogrādu laikā iepirkuši, jums pēc tam, jums viņš vienkārši nepatiks. Bet no otras puses, tā bija brīnišķīga pieredze, vai ne? Varēja tā. Es vienreiz šitā arī, es domāju, kas tas ir? Neticējuši es šitām te, kā saka, muļķībām. Man vajadzēja kaut kādu telefonu lādēšanas vadu. Es gāju, es zināju, nav tas labākais brīdis, kad pirks, un es būtu varējis viņu pavilkt garāk. Cik tur pāris nedēļas, ja? Es to vadu, kā tagad atceros, es viņu 3 reizes mainīju. Vispirms bija laikam, man iedeva nepareizo to, kas tur ir tas C vai CC, ko ieliek. Tad es braucu atpakaļ uz veikalu mainīt. Tad man tur viņš kaut kāds, tur nebija tāds tas vads, kaut kas tur bija, kaut kāds defekts, bija finālā 3. piegājienu. Tas bija retrogrādā Merkūra laikā. To var izskaidrot tieši tā, kad ir jābūt ļoti vērīgam. Man patīk tas teiciens, ja? Es pati arī esmu no tādām, kas var nokavēt. Un, zinot, ka ir tie retrogrādi, ja, vajadzētu, tas atkal varētu būt labs disciplīnas laiks, kad iemācīt sev un rēķināties, ka tāpat jau it īpaši, ja tu zini, ja, ka tu esi tāds kavētājs. Un ir lietas, kuras es nekad nenokavēšu, bet ir tādas, kas ir, ka tu esi plūsmā. Jo arī, visiem mums ir viss kaut kas, jā, man ir studijas telefons, ko es necelšu, ka man studijas telefons zvana kaut kādā brīdī, jā, vai kaut kas tas. Bet, visādīgi var būt, bet tanīs laikos ir jārēķinās ar to, ka
Nu, teiksim tā, nevis, man Merkūrs retrogrāds, es nokavēju, bet tieši pretēji, jā, es tieši sev vēl vairāk disciplinēju, pārskatīt, tai skaitā pārskatīšanas, mācīšanās laiks, pārskatīt savas disciplīnas lietas, rēķināties ar to, ka tu jau tāds pats esi, un tā, man patika mans mīļais Saša Stauns, es nevienu tiešraidi nevaru apiet viņu nepieminot. Viņš kaut kad teica, viņš bija ielicis kaut kādu tādu, vienreiz tādu uzkasīgu teikumu, viņš tāds neliek, viņam nav laika to darīt. Bet viņš bija visi šitie cilvēki, kas sasieti kopā ar to retrogrādām planētu kustībām. Nu tā, varbūt jums ir kaut kāds jautājums par šo te. Kurš grib jau atzīties, ka viņam jau vecie vīlnieki nāk apakaļ ar atvainošanos vai ar nāksim kopā atkal vai vienkārši pateikt, man tev nevajag, es tikai atnācu pateikt, cik riebīgi, ka mēs bijām kopāriem kādu, vai arī, ka jums pašiem gribās aiziet tur kaut ko nolūkties piedošanu vai pateikt tā un tā un tā. Nevajag šo baidīties. Tas arī ir īstenībā ļoti labs brīdis, kad to darīt. Ir kādam jau uzradušies bijušie, jebkas ne jau tikai mīlnieki, kaut kādas, redzi, jāskatās, ja būs jums, piemēram, tā Venēra, ja kādam tur 9. mājā vai ceļojumu mājā, kas ir, teiksim, ja, tur tālās ārzemes, varbūt aizbrauksiet un pēkšņi jutīsiet, ka jums vajag uz tādu vietu aizbraukt, kur jūs esat bijuši jau. Arī, kā mēs zinām, neizvērsīsim garāk, bet katra vieta, ja ir īpaši akupresūras punkts priekš gan zemē, gan priekš mums, katram ir kaut kādas tur tās kolektīvās svētvietas, es par to, es runāju planetārā līmenī, bet es domāju, ka mums katram pašam arī, kā mēs esam runājuši jau te, tas gan bija man vienā privātajā grupā mēs runājām, ka es biju no Grieķijas tieši taisī, ka katram ir kaut kādas savas tās īpašās, ko dēvē par spēka vai jaudas vai dziedināšanas vietām un tā. Jā, varat atrast kaut kādas pazudušas lietas pirms tām, kas vēl kaut kādas, papildiniet, kurš pārzina šīs tēmas, pielieciet kaut ko labprāt, mums taču ir aplis sakrālais, pielieciet no sevis, ko jūs zinat. Par šo tēmu, ko varat papildināt. Jā, skatos, kas mums te iet. Tā, var sakot tā. Ko labi ir darīt vēl? Nevajag baigi, kā saka, raizēties, ja gribās šobrīd pamierīgo. Abstrahējoties no šitām visām ļoti konkrētajām lietām, ko es teicu, šobrīd varbūt tāds laiks, kad ļoti gribās pabūt ar sevi un būt mierā. Tas taču ir loģiski, kaut ko to pārdomāt, šito pārdomāt. Mums prasa pārdomāt, pārskatīt lietas, paiet atpakaļ. Pilnīgi normāli. Es jau minēju, kad ir tās pārējās jaudas baigās milzīgās, plus vēl viss notiek tāpat zivīs, un zivis tas ir vispār kosmos un nekas un beznosacījuma mīlestība, un kas tik te mums nāk tagad tā, un būs arī, ja tūlīt mēs jau arī jūtam jau pavasara saulgriežu punktu, jeb šitas vispār ir tagad konkrēti pa šito nedēļu, jeb pa šīm dienām, ja. Mēs esam zivs kolektīvajās enerģijās, un mēs noteikti to jūtam, ka gan privāti, jā, mums gribās kaut ko noslēgt. Tas ir cikla noslēgums. Neatkarīgi no tiem, ja, ka, teiksim, pēc saules dauniem tūliņ būs dzimšanas dienas, skaitā man, un vēl es te zinu, kurš te vēl ir rauns no. Es zinu, kas jūs gadāties pēc saules, jā, kuriem sākās jau viņu dabis, tā kā lai es saka, natālais, dzimšanas jaunais cikls, dabiskais, bet arī visiem mums kolektīvajā laukā mēs jūtam, tāpēc, ka sākās tas, ko dēvē par astronomisko jauno gadu. Mēs jau esam runājuši, un te gan es neizvērsīšu vairāk, bet es labprāt kādu citu reizi.
Jo man bija tikko zvans, man draudzene ar savu bērnu aizlidoja uz Spāniju, uz Seviļu, un arī tur tās īpašās būves un celtnes, un, zinat, jā, senā Tartārija, kas izrādās zelta laikmets, kas izrādās ir bijis nepavisam kaut kad ne tād, bet būtiski 200-300 gadus atpakaļ. Tagad es stāstu to, ko bieži vien sauc, un daudz vēl joprojām sauc konspirāciju teoriju, un kurai es pati ne pārāk tā riktīgi ticēju, man bija grūti noticēt, ja. Šīs te brīnišķīgās celtnes ar tādām tehnoloģijām, pa kādām, mūsdienu zinātnieki vēl tikai varētu, sapņu, kā tas ir dabūts gatavs, ja. Atsevišķi liela lieta, ja kāpēc es pieminēju to Tartāriju, neatceros, kaut kur aizplūdu, man Merkūras zivīs, viņš man arī ir tāda dzīve. Jā, tātad pieminēju tādā sakarā, kā mums ir manipulēts un iestāstīts, un tagad, ka šitas te viss paceļās augšā, ja, ko mēs redzam, kas paceļās, man liekas, man nav jāskaita, jā, bet arī, ka tai skaitā vēsturi ir pārtaisīta, un ko mēs jau arī redzam, un it kā mums neticās, kā tad tā var vai ne kalendāru, gregoriskais kalendārs, kas ir tikai pāris dažus gadsimtus, jā, kas ir ieviests, lai varētu nodokļus iekasēt un kaut kādu naudas plūsmu organizēt. Janvā, tur ir vēl, ja jūs gribat, varat pagūglēt, pa šito es šodien negatavojos precīzāk, ja, bet var pagūglēt un pastīties, no kā mēnešu nosaukumi ir cēlušies, no Romas imperatora un visādā un tā. Bet patiesais, īstais, dabiskais zemes cikla jaunais gads sākās 20. šogad 20. parasti 20. vai 21. martā. Kad saule ieiet aunā, arī divas lielas enerģijas, saules enerģija, auna enerģija, jauni sākumi, uguns, es apziņa, un mēs to noteikti, kurš vairāk, kurš mazāk jūtam, bet šobrīd mēs ļoti jūtam to, kad gulēt, sapņot, atlaist tās zivs enerģijas, viņas vēl arī būs kādu laiku spēcīgas. Bet, tas ir ļoti, tāpēc varbūt, konkrēti šajās dienās diezgan lieli nogurumi, vēlēšanās gulēt. Vēl otra lieta ir tā, ka tādas baigās jaudas, tur Šūmana rezonans un viss šitas te pasākums. Pēdējās dienās arī tā saucamie tie, ko devē par augšām celšanās simptomiem. Jā, es ceru, ka manai auditorijai ir labi zināms šāds termins, kaulu laušana, vēderi, kaut kādas nesaprotami karstumi varbūt, jā, tas ir viss tas, kas ārā notiek, un par to nebaidieties, ja kaut kas tāds, vienkārši dzeriet vairāk ūdeni, un šobrīd mums arī tāda liela svētība ir kā bērzu sūlās, kļavu sūlas, es šodien dabūju te no savas tā. Tas par to, kas gaisā. Tātad rezumē mans tāds ir, esiet gatavi izmantot lielo dāvanu, pārskatīt savas sfēras, kas saistās ar Merkūri, jeb domāšanām, līgumi, komunikācijā, viss, kas ir Merkūri, un labsajūtas, skaistuma, labklājības, attiecību. Tēmas, ja esiet gatavi, kā būs testi. Kāpēc nebaidīties no tā? Bet tas taču ir labi. Iedomājieties mums, kaut kādā tur mājā, ja kaut kāda stāv, nezinu, kaut kāds vecs krēsls vai kaut kāds tur, nezinu, kaut kādi legīgi 100 gadu jau nodriskāti visi. Viņi tev tur stāv, un pēkšņi tu vienā brīdī saproti, viss jāmet ārā. Viss vieta jaunam. Apmēram tā tas šobrīd ir par šitām divām lielām lietām, ko stāstīju. Vai jums ir kaut kādi jautājumi vai atklāsmes? Varat pierakstīt arī vēlāk pēc tam. Es centīšos atbildēt. Pat ja es neatbildu, es obligāti visu lasu. Ja būs kaut kāds jautājums, es arī, tad, protams, centīšos atbildēt. Tad man ir vēlreiz atgādinājums tam,
kā es domāju, šobrīd ar pirmdienām iepauzēsim kaut vai tāpēc vien, ka es esmu sagatavojusies foršam, kompaktam darbam, tai zelta disciplīnai. Kādam jau varbūt ir zināms, es pagājušajā reizē stāstīju, ka man noredzējās, ka vajag saistībā ar visu šito, kas te notiek šobrīd kosmosos un mūsu sajūtās, kā uzpasēt domas. Domas ir visdārgāk. Iedomājieties, atcerieties, kaut kad runājām. Visas emocijas, visas sajūtas, ko mēs jūtam, ja, emocionālās. Es nerunāju par fiziskām, karsts, ja, augsts, bet par tādām sajūtām, es kaut kā nejūtos šodien, ja, vai man kaut kā nejūtās šito vai šito darīt. Tas viss ir no domām. Nu, labi, es te neiešu tagad pa intuīciju, ja, bet viss tās emocionālās mūsu krāsas nosaka mūsu domas. Manis pieminētā draudzene, kas ielidoja vakar Seviļā, Malagā, mēs esam uz Seviļā aizbrauc, viņi saka, kā laidās lejā, viņi pilnīgi, kā viņi izkāp ārā, viņi pilnīgi jūt cita enerģiju. Es negribu pedelēt to un visu laiku apzelēt to domu, ka Latvijā ir grūta enerģija, ka te ir grūti, ka cilvēki ir dusmīgi, cilvēki ir noguruši, cilvēki ir vīlušies, cilvēki ir izmisuši, cilvēki ir izsūkti. To mēs visu zinām. Bet vienkārši tas bija vēl viens apstiprinājums. Viņa teica, no acīm redzot, tā tiešām ir. Ja, pie tam viņa dzīvo ne jau Rīgā, bet laukos, un to ļoti jūt. Un mēs nemaz visu nezinām. Kā, ja, labi, mēs vairs nebrīnamies par to, ja, ka mākslīgais intelekts mums lasa, ja, mūsu balsi vai mūsu pēc interesēm tur piedāvā, ja, tagad tur mēs parunājām pa kafiju, ja, varbūt mums tur kafijas piedāvās kaut kāds. Par to mēs vairs nebrīnamies, ja, bet mūsu domas lasa, mūs programmē. Negribās tam ticēt, vai ne? Negribās ticēt, ka tas ļaunums var būt tik liels. Es pati te nedēļas nogalē skatījos tādu vienu brīnišķīgu meiteni, ļoti interesants kanāls, kur viņa liek, tāds vienkārši, ka mati ceļās stāvs, tā jau es zinu, ja, viss šito, bet kad liekas, kur tad tagad bezcerība, ja, ka viss ir simulācija un viss tev ir ielikts arī, ja. Es kā vienmēr pieminu to, ja, kad es minu astroloģiju, ja, arī saku, jā, tā ir matrikse, jā, bet labi, ka mēs viņu pārzinām, lai mēs no viņas tiktu ārā. Tās dāmas, kas nāk uz nodarbībām, kas bija klātienē, zinu, vienu manu pagājušu reizi es teicu, vienu tādu kārtīgu lietu pēc manām sajūtām, kā mēs to varam darīt. Labi, drusciņi arī pateikšu, jā, tā nav mani nesen izgudrota doma. Man, kad viņa apciemoja pirms kaut kādiem vairākiem gadiem, izklausījās ļoti pārāk, tāda, drosmīga, lai neteiktu vairāk, un tad es ieraudzīju, ka daži atsevišķi tādi astrologi, ne tie lielie slavenie tādi, bet tādi, viņi ir savā jomā, viņi ir jaudīgi. Viņi vienkārši nav tie, kā saka, popkultūras tādi, labi, neveiksmīgs, bet viņi arī min šo te domu tādu, teiksim, tādu izmeklētajā literatūrā, sauksim to tā, kur es lasīju, jā, ka tieši arī, kā mēs varam būt tikpat līdzvērtīgi, mēs varam runāties, tā bija tā mana atklāsmē, ka tev nav jābūt, oi, ko jūs man tagad darīsiet planētas. Bet, ka tu vari atsevišķā algoritmā sarunāties un būt justies, saglabājot pazemību, jā, kā ar īpašiem draugiem un ko predīt ar to visu. Tā ir atsevišķi, te es palikšu. Tālāk to, jā, varu izvērst un mīlu izvērst jau fokusētāk un ne atvērtajā, bet fokusētākā, slēgtākā vidē. Bet, atgriežoties pie tā, kad vienkārši, kad
grūti noticēt, ka mūs šitā te var neticās. Mēs joprojām redzam, ka cilvēkiem neticās kaut kādas acīm redzamas lietas, vai ne? Un tamdēļ es tā sajūtu, un es domāju, jūs domājat, ka man te Latvijā nav grūti. Man arī grūti, kāpēc es braucu uz Grieķiju, un kāpēc es domāju par Grieķiju, kāpēc es sev turpinu dresēt, ja, un turpinu uzskatīt, un periodiski atgādināt vai rakstu veidā vai citā veidā, ka prāts ir tāds pats orgāns kā rokas, kā kājas, kā fiziskais organisms, ko var un vajag trenēt. Un ir spēki, kas to zina un ļoti veiksmīgi to izmanto, tā, ka mēs pat nejūtam. Un tā viens variants tam, ko mēs tagad dēvējam par lielo atmošanos, ir tieši apzināties tieši šo spēku. Arī, ko mēs runājām kādreiz vienā no pirmām tiešraidēm šajā gadā. Vai manas domas ir manas? Paskatieties, ir tāds nosaukums, ja, kur mums liekas, ka mēs tos domājam, bet mums vispār ieliek, un kas vispār esam mēs patiesi. Nu, vārds sakot, tad, kad es sajūtu, ka kaut ko šitādu vajag, domāju par nosaukumu, es dalījos savā aplī, es teicu, man angliskais nosaukums atnāca tāds guardians, tā kā sargātāji, un gardeners un dārznieki, guardians and gardeners of one's mind, tātad sava prāta apsargi, viņš latviski neskan, viņš ir angliskais, ja, un dārznieki, ja, kas sēj, kopj un tā. Un tad es domāju, nu kā nosaukt latviski, un es domāju, lai ir pa vienkāršu, man te visādas tās mākslas un prāta disciplīna. Un es pārunāju ar tuvu, draudzeni šo te, es saku, prāta disciplīna, viņi bija izdzirdējusi zelta disciplīnu, es saku, zelta disciplīna, labi skan, es domāju, opā, ļoti labs nosaukums, un vārds sakot, tad kuri gribēs, ir šī iespēja online, kā es rakstīju, tad 2 mēneši tā programma ir aprakstīta, es varu šeit vēlreiz izstāstīt trešdienās, piekdienās, īsas formas video tiešraides, kas saglabājas pēc tam visu kursa laiku, tur 15-25 minūtes, kā vajadzēs, tieši trenēt šito te, un kā es minēju, jā, tad tas nav tikai kurs, tas ir ar kursa, retrīta, laika biedru, apļa iezīmēm, viss kopā, un sāksim to mēs brīnišķīgi ar pavasara saulgriežu ceremonijas, jau pilnīgi noredzēju, kā mēs to darīsim, un kā tas būs, un tā kā, ja kas vēlas laipni aicināt, šitie ir brīnišķīgi pasākumi, vienmēr es domāju, ka jebkurš, kurš ir bijis no jums kādā no maniem online projektiem, var teikt tikai to labāko, un parasti ir ar kaudzīti, un šitam es arī uzrakstīju, ka būs ar kaudzīti. Man patīk iedot, gan laika gaitā rosās tās papildus informācijas vai kā, bija, un īstenībā, kurš arī ir agrāk, pirms vairākiem gadiem šo te praktizējis, ja jūs šobrīd skatāties, bija mums tāds kurs saules ziņa par sevi kā tad saule ir tur makrokosmā, ja teiksim, sauksim to tā, un mēs esam saules mini versija šeit, un kur tur iet arī kopā ar kāpēc jogiem ir saules sveiciens tāds, un kāpēc Latvijā ir saules meitas, saules dēli, un kas tas vispār ir, un kas ir zeltainā plazmas enerģija, un viss šādas te lietas, un es ielikšu papildus kādu video materiālu no šī kursa arī, būs forši, tā kā varat pieteikties, šīs grupas parasti ir, viņas ir atvērtas, viņas ir visiem, bet parasti rēķinieties ar to, ka vienmēr tā ir kaut kāda neliela, pavisam skaitā domu biedru grupa. Jā, vai ne domu biedru, mēs arī kādreiz, man labprāt patīk, ka man kaut ko neoponē, bet
iesaka, ka varbūt citādāk, nu jā, arī oponē, un tad mēs izanalizējam visu kopā. Jā, tas ir informācija, ir visapkārt, to jūs varat apskatīties. Un, protams, ceturtdienās vēl kaut kādu brīdi līdz aprīļa beigām īstenībā tikai. Tad cik ir palikuši kaut kādas netik daudz nodarbības, var pievienoties, ir atvērtās klātienes. Nodarbības atvērtās, tas nozīmē visiem līmeņiem. Kā es to dabūnu gatavu, kad ir gan pieredzējuši tādi, kas ir nākuši 10 gadus un vairāk periodiski. Ar vienu dāmu mēs runājām, viņa ir no maniem pirmiem, negribās teikt audzēkņiem, bet kā sauc tos? Nu, tos, kos es čambīju uz tepiķīšiem, var sakot, no manas pasniedzēja gaitas sākumu, viņa periodiski ar, nu, pa posmiem kaut kur aiziet, kaut ko vēl, kaut ko padara un atgriežas un tā, un mums tad iedomājieties, cik jau, jā, nu, praktizē cilvēks pats diezgan nopietni un visu, un ir cilvēks, kuram bija 3. nodarbība tikko. Nu, bija 1, nu pat, bija 2, bija 3, un visiem ir labi, tā kā arī to varat izmantot un nākt. Nu, lūk, varbūt jums ir kaut kas vēl piebilstams par retrogrādiem, katrā ziņā es jums novēlu klausīties sevi, galvenais nebaidīties un uztvert to kā fantastisku iespēju atrisināt neatrisinātas lietas, piezvanīt beidzot tam, kuram nevarēja saņemties, piezvanīt un pateikt. Un tā. Nu, kaut kā šitā, man liekas, visu pateicu, ko gribēju pateikt. Un, ja mēs nesatiekamies, tad novēlu brīnišķīgu, skaistu, to, ko devē astronomisko jauno gadu, astroloģisko jauno gadu. Ceturtdien, piekdien sākas, pavasars. Tas ir īstais, tas ir dabiskais zemes jaunais gads. Vismaz mūsu šidanī puslodē. Ir otra puslode, kur dzīvo mūsu studijas un man personīgā draudzene Silija Fēna Dienvidāfrikā. Viņiem tagad ziema sākas, jā. Bet arī svin. Ekvinoks saucās. Nu, tā kā tā. Jā, esiet veseli, esiet laimīgi, nesteidzieties un kaut kad atkal tiekamies, jā? Es tiešām priecātos, ja jūs uz to zelta disciplīnu vēl te kāds pievienotos. Ja tas nav, nu, ziniet kā, atnāca arī tā analoģija Raģa joga, karaliskā joga zelts, jā, un tā. Tas nav manis izgudrots teiciens, jā, tas ir, nu, tas ir normāls oficiāls termins vienam no jogas novirzieniem, kas tieši nodarbojas ar prāta izkopšanu un šo te, un kā mēs zinām, tieši tas nosaka, kā mēs jūtamies. Jo mums var būt viens un tas pats. Viens un tas pats. Nu, vien un tā pati istaba, vien un tā pati temperatūra istabā, vien un tā pati dekorācija. Un mēs nejutīsimies vienādi, ja te vēl kāds būtu, jā? Bet mēs jutīsimies to, ko mūsu prāts stāsta. Vai nu viņš ir neitrāls un tāds, vai arī, nu, ar visādiem, nu, stāsti rada to, kas mēs esam. Nu, var sakot tā. Filakijā, tas ir grieķiski. Dolce bači, tas ir itāliski, jo mums arī īstenībā, kas nāk uz klātienes nodarbībām, paralēli dabū angļu valodu pamācīties, jo mums viena nelatviešu meitene nāk itāliete forša, viņai ļoti patīk pie mums, un latviski bučiņas. Čau, tā!